Sveicināti! Mums ir skrūve un mums ir betons. Un vajag izdarīt tā, lai tā skrūve turētos betona maksimāli droši. Protams, var mēģināt paņemt un ieskruvēt. Tā nesanāk. Vajag uztaisīt urbumu, varbūt būs labāk. Ja skruva iet iekšā, bet neturās. Lai skruve sēdētu droši, ir jāizmanto neilona dibeli. Pirms strādāt ir svarīgi apskatīt lietošanas instrukciju uz kastītes. Tur ir parādīts, kādu ņem turbi un cik dziļu jātaisa urbumu. Ar bezvada perforātoru ABH18 Compact M-Cube urbt ir viegli un ērti. Lai kārtīgi iztirītu urbumu no putekļiem, ir speciālais pumpis. Tas ir ļoti ērti, tāpēc, ka nav jāizmanto lielu elektrisko kompresoru. Enkuru Shark-Twist var izmantot arī ar plāniem materiāliem, tādiem kā finieris vai ģipšu kartons. Tas ir plasmasas rāmja enkurs mūrim, gazbetonam un betonam ar 6-stūra galvas bultskrūvi un presētu paplāksni, kas izgatavota no cinkota terauda. Betona skrūve ar 6-stūra galvu, lieliski piemērota metāla struktūru un cinkota terauda nostiprināšanai, maksimāla slodze un efektīva uzstādīšana. Tas ir enkurs no cinkota terauda ar iekšējo vītni, lieliski piemērots nostiprināšanai betonā. Lai izmantot, obligāti jālieto speciālu izplēšanas instrumentu. Fiksācijas enkurs skrūve ir augstas izturības mehaniskais enkurs, paredzēts montāžai plaisaina un neplaisējuša betonā. Enkurs nodrošina drošu un ilgnoturīgu stiprinājumu arī sarežģītos apstākļos, un enkurs ļauj tūlītējo noslodzi pēc uzstādīšanas. Tas ir slavenais ķīmiskais enkurs. Šeit ir ļoti svarīgi sagatavošanas process, un tagad jūs solis pa solim redzēsiet visu procedūru. Bet, lai izmantot ķīmisko enkuri, ir vajadzīgi daži papildus instrumenti.
Ja izmantot perforētus būvmateriālus, tādus kā ķiegeli vai keramiskie bloki, tad ir jālieto speciālu sietu. Svarīga tehniska nianse. Visiem šiem stiprinājumiem ir piešķirts ETA certifikāts un sagatavota eksploatācijas īpašību deklarācija saskaņā ar Eiropas būvizstrādājumu regulu. Tas apliecina, ka produkti atbilst augstākajām kvalitātes prasībām un ir oficiāli apstiprināti lietošanai būvniecībā Eiropas Savienībā.